Labdien! Es esmu Kaimane Kabotiņa. Mācos Pļavņu vidusskolas 9. klasē. Ar mūziku man saistās tas, ka šogad es pabeigšu Pļavņu mūzikas skolas 6. flautas klasi. Paralēli flautas spēlē es spēlēju arī ģitāru, koku un, protams, klavierus. Bet šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Lapsa par pīļu ganu. Reiz dzīvoja veca vecenīte. Viņai bija 3 pīlītes, un viņa gāja meklēt ganiņu. Viņa iet kādu gabalu un satiek vilku. Vilks prasa: "Vecenīt, kur tu iesi?" "Iešu ganiņu meklēt." "Paņem mani." "Vai tu māki dziedāt?" "Māku." "Padziedi." Vilks aizbļaujas: "Vai tu tak visas pīlītes aizbiedēsi? Tevi es negribu." Vecenīte iet tālāk un satiek Lapsu. Lapsa jautā: "Vecenīt, kur tu iesi?" "Iešu ganiņu meklēt." "Paņem mani." "Vai tu māki dziedāt?" "Māku." "Padziedi." Lapsa sāka dziedāt: "Kirilu, Karilu no kalniņa lēgiņā. Ai, tev tik skaista balstiņa, tevi es ņemšu par ganiņu." Vecenīte aizved Lapsu mājās, pabaro un abas liekas gulēt. Otrā rītā Lapsa pieceļas, slauka istabu, bet vecenīte kurina krāsni. Lapsa, izslaucījusi istabu līdz pusei, sauca: "Ai, man pīlītes jāved ganiņos. Vecenīt, lūdzu sacep ļodiņā olas un iedod maizes kukulīti." Lapsa apēda olas, apēda maizi un veda pīlītes ganiņos. Ap pusdienas laiku, kad viņai iegribējās ēst, viņa sāka dziedāt: "Kirilu, Karilu no kalniņa lēģiņā. Kā ieveda leņā, tā apēda vienu pīlīti, bet pāri palikušās veda mājās." Vecenīte, ieraudzījusi, ka trūkst vienas pīlītes, sauca: "Kuri viena pīlīte?" "Kliedzu, kliedzu, nekā nevarēja padarīt. Vilks aiznesa." Nākamajās dienās notiek tas pats, bet 5. rītā Lapsa izslaucījusi istabu un vecenīte pavēlēja viņai izkurināt pirti. Kā pirts izkurināta, tā bez gāja pērties. Lapsa, kad nopērusies, sāka dziedāt: "Es apēdu, vecenīt, tavas olas, tavu maizi, tavas pīlītes. Viss ir manā vēderā." Vecenīte sadusmojusies, svieda Lapsai ar slotas kātu taisni uz astas. No tā laika Lapsai asta palikusi liela un kūla. Manas vecmammas mājas ir gandrīz gadsimtu vecas. Apkārtnē ir daudz dižozolu, teikām apītu ezeru un purvu. Pastāstīšu kādu notikumu, ko piedzīvoja mana mamma. Kad viņai bija apmēram 11-12 gadu, kādā rudens naktī viņu pamodināja dziedāšana. Par radio skanēja neparasta dziesma. Vērīgāk ieklausoties, mūzika apklusa. Laižoties snaudā, mamma vēlreiz dzirdēja neparasto radio dziesmu. No rīta mamma saviem vecākiem prasījusi, vai viņi dzirdējuši neparasto dziedāšanu naktī. Taču neviens no vecākiem nebija neko dzirdējis. Arī tagad, paliekot vecvecāku mājās, es uztraucos, vai nedzirdējuši dīvaino radio dziesmu, ko dzirdēja mana mamma. Neparastas, dīvainas skaņas ir dzirdējuši daudzi, bet to, ka vārdam arī ir nozīme, apliecinās teika, kā Liezēras ezers cēlies, un šai teikai palikusi vecā izruna. Tanī vietā, kur tagad atrodas Liezēras ezers, senāk esot bijusi liela jauka leja, kurā laimīgi dzīvojuši ļaudis. Kādu vasaras pēcpusdienu no dienvidus vakariem nācis tumšs debesis. Šie, redzēdami nelaimi tuvojoties, vaimanājuši un nezināja,
Viena sieviete, redzēdama melno debesis, kliegusi: Liezer, ezars nāk! Un ezars tūlīt nolaidies jaukajā lejā, apklādams ar ūdeni visu, kas tajā atradies. Šis ezars esot cēlies no Mēdzules pagasta dienvidus stūriem un atstājis aiz sevis lielu purvu, ko tagad sauc par Lietavas purvu. No šā ezera esot izvilkts kāds pamazs zvans, ko tad muižā likuši par putras zvanu, bet tas neskanējis, pēdīgi likuši par kapsētas zvanu. Un tas jauki skanēdams un it kā teikdams: šodien tam, rītu tev. Arī tagad šis pats zvans kalpo Liezēras kapu kalnā, un man ir bijusi iespēja to dzirdēt. Paldies!